Markovs, Ozols, Dancānam, labs apakšējais balsts. Spēlētājs ir uz rezervis soliņu. Spēle turpinās, ASK komanda uzbrukumā, tagad Jonuška mēģina apspēlēt Kurzemnieku, un tas arī viņam ir. Vēs Kušners, Kurzemnieks un Jonuška. Un arī viņam pirmie vārti Latvijas izlaiž. Dažās pozīcijās ir konkurence, jau minēja labā inside pozīcija. Šo spēlētāju saista lielas cerības. Un vēlreiz Ozols. Basketbola elementiem mēģina. Ozols tik garām. No malas. Ļoti veiksmīga spēle, izdevās nospēlēt, neizšķirt, izdevās. Ingus Jonuška stājās uz 7 metru sodu metiena atzīmes. Precīzs metiens. Nospēlētās minūtes stīpri par bāzi. Jonuška. Beidzot Jonuška. Pretī 8. čempionu titulam. Tagad gan ASK komanda ļoti labi. Teicamā to spēlē Hrdličkā, bet... Teicamā to spēlē Hrdličkā, bet Jonušku arī šoreiz. Saņem bumbu Jonuška, pats tiek metiena pozīcijā, šoreiz to arī izmanto. ASK komanda ir patācina uz to, ka viņiem ir liela mīnusu. Teiksies ASK komanda. Arī vārdu starpībai var izrādīties liela nozīme. Labi, Jonuška apspēlē viens uz Jonuška. 18. minūte rezultāts bija 19. minūtē pat bija 12-2. To redzam, ka pozicionāli mēģinās izspēlēt ASK komandu. Jonuška nekautrējās, Jonuška mēs tas arī. Tur dodās nākamais izpildījums. Tā ir šajā gadījumā Jonuška pret Ozolu. Labi noteikti. Pozicionāli mēģina izspēlēt Ozols uz malu Jonuškam. Lielis pauze gaisā. Kazlovskis. Pārstamētiens Jonuškas izpildīja. Dobels novada pašvaldības
kāds domas priekšsēdētājs Ivars Gorskis. Jonuška. Taisnā komandas galva treneri Beņikovs, Rancānam, Rancāns tālāk Jonuškam. Spēcīgs metiens, bet nav precīzi lietuvieši uzreiz. Puriņš piespēlē komandas biedram klubā. Rancāns tālāk uz malu, izspēlē līdz labai malai. Jonuška apakšies Bohmētam.